Nu, sveiki jaunajā gadā. Jā. Pilnā sastāvā. Jā, beidzot jaunais gads, pilns sastāvs, sezona tuvojās. Jauns apņemšanās. Jauns gads. Zaudētais brālis atgriezies. Jā, ar visu pilnā apjomā. Skaties, roka pat nav iekarināta. Jā. Jā, tā normāli uz galdu nokarināt. Pēc pagājušās reizes interesi mums rakstījumam sajūta radās, ka es to pateicu sākumā zaudējām brāli. Jā, ka tas beigts. Nē, citars nav. Nē, Dzinter, pirms tu beigas, tev būs arī balva pa mūžu ieguldīt. Nē, nu, tie, kas noskatījās pēdējo epizodu līdz galam saprat, ka bezgalīgi beigts neesam, ka tur ir vienkārši problēma. Labi, ka tu nebeidz. Jā, bet pabeidzām mēs Ziemassvētkos ar viesturu kopā. Mēs izrunājām, īstenībā bija ļoti interesanti. Es pats noklausījos, šī bija viena no retām reizēm, ka es pats noklausījos no sākuma līdz galam epizodu. Un, man liekas, bija ļoti interesanti. Viesturs tiešām daudz ko izstāstīja. Un paldies viņam, ka viņš atnāca un bija vērtīgi. Un, jā, nu, es nezinu, man patika. Jūs paklausieties paši. Jā, nu man bija tagad arī bišķiņ, man bija mazliet vairāk laika nekā parasti, un tad jā, bija forši. Man arī liekas, ka jā, es domāju, ka tā droši. Visticamāk, ka nav pēdējā mums par to tēmu. Es domāju, ka ir mums arī nākotnē kaut kad vērts pakustināt atkal, ka nāks tuvāk sezonai kaut kādas bērnu jauniešu nometnes. Es domāju, ka tā tur tās problēmas un iespējas tur ir nebeidzamas. Galvenais, lai tie jaunieši pievēršās tam sportam. Nē, man liekas, ka kaut vienu no tā noklausoties to epizodu, ja kāds pievērsīsies, tad jau mēs būsim ieguvēji. Bet mums tajā starpā tagad starp Ziemassvētkiem un jaunā gada arī, Edvards man pie viestures sportskolā trenējās, un labi jāgarit kā. Bet viņiem bija Ziemassvētku pasākums, vienkārši noslēguma pasākums, un tiešām bērni bija daudz, vecāki bija daudz, uzspēlējām futeni, paēdām kūku, tā atmosfēra un tas noskaņojums tīri okei visi, kā vajadzētu būt. Nē, es domāju, viņš jau iet pareizā virzienā, un man liekas, mums jau tur, mēs beigās epizodē tur arī nonācām pie tāda, man liekas, svarīga tāda atzinuma vai secinājuma, kad ja mēs gribam, lai tas viss attīstās un auga, tad būtu svarīgi, lai šādas, tādi kā Viesturs uztaisīs šo akadēmiju saistībā ar sportskolu, ka šādi klubi mazie veidojās visā Latvijā. Tā jau varbūt ir tā problēma, kādēļ tie cilvēki uz tā starta ir maz. Mēs ar tā vienkārši runājam, un beigās sapratām, ka gan arī tāds veidos, kā mēs veidojam klubu, ka mēs varam piesaistīt jauniešus, un iespējams, varbūt mums pašiem vajadzētu tur skatīties un iesaistīt, jo, skatoties no tās pieredzes, kā ir Eiropā, kā mēs secinājām, kāpēc tajā Nīderlandē varbūt ir tie vecāki ar bērniem, kas trenē, ka tas ir tas sākuma posms, ka tiem jauniešiem parāda to sākumu, un tad tālāk viņi dodās uz to sportskolu. Kaut kādā tādā vīzē jau noteikti tas kaut kā var attīstīties arī tā, lai tie startā nebūtu 10 bērni, bet būtu 110. Mums jāiedvesmo bišķiņ tie dūlie vecāki. Jā, tad, jā. Lai neļauj tik daudz pie kompiem sēdēt un pavelk līdzi arī jaunos bērnus. Par to viennozīmīgi, kas, manuprāt, ir, visam šim stāstam, tā galvenā epizode jau ir tas cilvēks. Tas ir tas viens, kurš uz to sportu ir mazliet padūls, jo, ja jau mēs tīri skatīsimies no tāda, racionālā, tad tur par treneri, tas nav sapņu darbs un noteikti tā nav baigi foršā ģimenes dzīve, jo ļoti daudz laiks aiziet visur citur, bet tas ir tur jābūt tiešām bišķiņ pasistam, es varu pretī kā salīdzinājumu nolikt to, ka Talsos, pieņemsim, ritimbraukšanas, diemžēl, sekcija ir diezgan vāja. Tur ļoti maz ir dalībnieku. Savukārt, ja es paskatītos biatlonistu vidū, tad tur atkal ir pilnīgi otra puse. Ja, tur visi jaunie puiši šobrīd tik jaudīgi tajā sportā ir iekšā, tāpēc, ka viņiem ir 3 vaļi lielie, kuriem līdzināties. Un viņi iet tam līdzi un tā, ka tur tiešām var, apbrīnot to fanātismu. Es domāju, tas ir tas, kas jums ir kuldīgā ritembraukšanas tieši virzienā. Jā, es domāju, ka svarīgākais ir tas persona, kas pie kādas bērns iet un kas tur ir priekšā un kas viņu sagaida. Ja tas ir cilvēks, kas vienkārši aiziet, izdara savu darbu un aiziet mājās, tad arī beigās tur viss ir tāds, kāds viņš ir. Un tā tu jau pareizi arī pateici, ka tā treneru darbs jau tur nav sapņu profesija un ar to tu visdrīzāk nevar tikai vienu izdzīvot.
mūsdienu apstākļos. Tas ir tev, tur ir jābūt, tas ir tavs tā kā hobija turpinājums. Zini kā, tas ir tā kā es eju vadīt dēļas. Tas man ir vienkārši, hobijs, ko es daru. Un forši, ka man par viņu samaksā. Tā tas ir. Vairāk nekā citādāk. Tīri, tur nav nekādas... Tas bija tas, ko gribējās arī iekomentēt. Jā, jo es noklausījos arī to podcastu klāt pašam neizdevās būt, bet tas tāds tīri salīdzinājumam, jā, un protams, par to, tas galvenais jau ir, jaunieši kustināt ārā no mājām un likt viņiem kaut ko darīt, vai tas ir velo, vai tā ir vieglatlētika, vai tas ir biatlons vai slēpošana galvenais, lai kustās. Jo cik es sapratu, tagad arī ir vecāki arī nav tā, ka tikai kuldīgi vai kas, bet cik es zinu arī Smiltenē, sadarbībā ar Murjāņu sports, kā viņas ģimnāzija, pareizi, jā. Tad bija nesen, kā bija uzorganizējuši nometni Spānijā, man liekas, malāk bija. Viņi joprojām ir, ne? Ne, viņi bija no 20... nemaldos 22. līdz 4. datumam. Nesen viņi kaut kādā šīs dienās Ziemassvētku brīvdienām. Es tieši šodien vēl skatījos, Āgans Aps bija ieliks. Jā, un paralēli arī ir nometne Turcijā, ko laikam federācija organizē. Jā, un... To es skatījos, jā. Jā, un tā kā, īstenībā, arī apsties, tas ir uz vecāku entuziasmu, jā, arī tur saorganizējušies, tomēr sametušies, viss dzīvo, brauc, un tas jau gala rezultātā jau tikai ir, tāds pienesums visam tam. Nē, svarīgi, svarīgi redz, es saprotu, tur, kur Āgans strādā, tur viņiem ir tiešām viens vecāks, kurš arī var arī finansiāli atbalstīt, un ja tev ir tajā pulkā iekšā šādi cilvēki vecāki, kuri gatavi arī ieguldīties, jo, nebūs jau tā, ka tev noliks pa velti visu priekšā. Protams, tā sistēma, sen ir beigusies. Jā, viņi ir beigusies, atzīstam. Tas, teiksim, man varbūt vēl paveicās nosacīt arī jau gan mainījās iekārtu un nokļuvām arī problēmās, jā, bet tas sākums bija viennozīmīgi. Tas tajā vecumā, kad es vēl trenējos, tad bija tās stiprās sporta skolas, un tad jau tev tur viss, kā saka, nolikts tik uz paplātes, tev tikai atlika darboties. Tas, ka tas inventārs bija tāds, kāds viņš bija, tas ir cits stāsts, bet katrā ziņā viņš bija. Laikam, mēs neko labāk redzējuši nebijām, būsim godīgi. Jā, bet, ir mums valstī tas budžets ir tāds, kāds viņš ir, jā, protams. Un tie sportveidi mums īstenībā sportveidi daudz, un sasniegums īstenībā ir ļoti labi, jo, padās, kā saka, mēs atkal paskatījāmies, bija U20 pasaules čempionāts hokejā, kas bija arī latviešiem raksturīgi, kad pēc pirmajiem 3 zaudējumiem jau čaļus noraka, tad pēc uzvaras par Vāciju atkal jau atgriezos, nav jau tik traki, un tad reāli, kad paskatās apakšā, kad treneris tur pastāstīja, reāli caur ko čaļi iet, kad viņi jau visi trimdā ir prom jau praktiski no 14-15 gadu vecumiem, un ka Latvijā nav līgas īstenībā, kur viņiem ir izaugsme, kur spēlēt. Un tad tā baigi pārmest, pa tiem rezultātiem startā un norakstīt, jau arī, tas tāds... tā ir apakšējā to stāstu. Nezinu kā, bet es tieši tādu šodien, pirms mēs braucām, es satiku ģirtreniņā, un pēc, kad pabraucu mājās, es noklausījos, līdz galam bija vēl viena epizode par to bezmaksas sports, un tur bija no izglītības ministrijas un no jaunais, kas ir Saimas, tas ir sporta komisijas kaut kāds vadītājs. Un tā viņi tieši arī runāja par šiem prioritāriem sportveidiem, un tur bija iekomentējis Ekmans, tieši palaidis tur, kur viņš teica cepjās, ka tā trends sportveidi nolikti tur, kaut kādā tur, ķipa aiz tā prioritārā tā skaita, jo tur viņiem nesot tās bērnu sportskolas, un tīri, ka viņiem nav sportskolas laikam, kad, tas ir viens no tiem lielākiem punktiem. Es baigi negribu samelot, bet tā viņa sāp bija tas, kad Rennes sportveids atnes gadā tur 30 medaļas, tur 8 reizes himnu un tā tālāk. Un tagad viņiem nebūs tā valsts nauda. Tādēļ, ka viņiem netiek novērtēt tas, ka tur strādā viņu kaut kādi cilvēki tajā starptautiskās organizācijās, ko agrāk vērtēja, un ka nav šīs bērnu sportskolas, jo tādas it kā Rennes sportēdiem nav. Un viņš par to bija sacepies, bet man jau liekas, ka tas ir normāli, ka pie prioritātes tev iet apakšā tas, ka tev vajag arī tos bērnus. Kā citādāk. Es nezinu, man likās tāds neadekvāts komentārs par to. Tas, ka Rennes sportveids atnes medaļas un tas ir vajadzīgs, jā, protams.
tur es domāju, ka tur, cik es to saprotu, tur tā, jāņem jau ir vērā. To ar tādu veidu, sporta veidu nevar nodarboties visās Latvijas pilsētās. Tas specifika. Un uzturēt, tas arī ir bet, protams, es neesmu sekojis tik ļoti bobslejam līdz. Es zinu, ka savulaik redz, te ir tā lieta, ka te ir Murjāņu sporta ģimnāzija. Viņi to problēmu risināja. Un Murjāņu sporta ģimnāzijā uz šiem sporta veidiem varēja nokļūt izturot, tā kā veselības pārbaudas bet, tev bija fiziskie rādītāji noteikti jāsastāda, un tā tu nokļuvi Murjāņos. Un tā tu nokļuvi Renes sporta veidā, un sāki mācīties, principā, kaut kādā 7. klasē, visu no nulles. Vai tas ir mainījies šobrīd, nemācējuši iekomentēt, bet es domāju, ka te ir arī mazliet atbildi viņam, par ko cepties. Tev sporta veida specifika tā ir, un tev sporta skolas gatavo. Viņš iespējams tas bērns līdz 7. klasē, viņš ir vienkārši gājis, trenējies, vai tur futbolā, vai vieglatlētikā, vai vēl kaut kur. Un tad 7. klasē viņš savus spējas izmēģina citā sportveidā, ja viņam tas interesē. Tur vairāk tur arī baigi forši atbildēja tas komisijas vadītājs. Viņš teica, bet visiem jau situācija vienāda. Tas, kad jums viņš arī pateica, nauda jau nebūs mazāk, tā kā būtībā viņi būs iedot, bet ja jums pietrūks, un jūs gribat braukt uz kādiem mačiem, neviens jums nav aizliedzis doties meklēt papildus finansējumu pie sponsoriem. Bet tas ir sarežģīti. Protams, vieglāk jau ir, viņš jau arī teica, vieglāk ir aiziet un pajautāt, lai iedod. Tad es domāju, ka, piemēram, un es zinu, ka ritimbraukšana, man ģirds teica, ka ritimbraukšana pacelsies tajā rangā. Jā, man liekas, ka tagad bija 6. vietā. Jā, un tas viens no iemesliem noteikti ir šī masveidība, jo tiešām jau arvien vairāk šie bērni brauc. Un, ja mēs gribam... Masveidība, man liekas, ka tur viņš arī bija pateicoties mūsu lielajiem džekiem, jā, kad tur bija ļoti stabilas sezonas un labi sasniegumi. Man liekas, es godīgi nepateikšu, kā viņi rēķināja to. Bet tam ir nozīme. Bet tam ir nozīme. Jā, tas jau tikai priecē, jo kopumā, ja mēs paskatāmies, labi, mēs tagad aiziesim varbūt tādā tēmā, ko mēs nerunājam, bet jūs jau arī iepriekšējā podkāstā pieskārāties, un nav jau tas U23, jau mums nav Latvijā. Jā. Un patiesībā jau ritimbraukšanai, ja tā objektīvi paskatās, nav mums baigi forši, mums ir 3 stipri čaļās, turpinājums jau baigais nav. Ja man tas ir bailīgi šobrīd. Tas ir šobrīd, jā, tas tieši vai kaut kas izšaus vai tas ir labi, es domāju, ka ir pēdējā brīdī, Cik es saprotu, ja tev ir prioritārais, pieņemsim, ritimbraukšanas federācija ir 6. vietā, tur līdzi nāk naudas. Līdz nāk naudas, tad attiecīgi tu tos čaļus vai kaut kādus, kur mums ir, lai cik viņi ir, tu jau viņus var mazliet jau pafinansēt, mazliet jau palīdzēt, mazliet jau kaut vai federācija var aizvest uz vairākām izlases gonkām uztaisīt, kaut kur pastīties, kaut vai vietējās sacensības uztaisīt biežāk un vairāk. Tagad, ja es skatos, bija, cik es saprotu, bija piesaistīts Saramotins un Smirnovs, kas man ausarēja ļoti pareizi un labi, tie ir profesionāļi bijušie un Smirnovs ir komanda vadījis un visu to virtuvi pazīst. Smirnovs ļoti labi. Viņš jau noteikti tos pamats bet arī Saramotins viņam ir sava pieredze un tiešām izgājis kam cauri, un viņš ir arī noteikti ļoti... Es domāju, ka tas ir tas, kad parādījās kaut kāda papildus finansējums, redz, ka mēs varam papildus piesaistīt cilvēks, papildus aizvest, un es domāju, rezultāts sekojas. Galvenais ir tagad, ja tā nauda ir atnākusi tā papildus naudu, viņi tad būtu gudri izmantot. Tagad saka, viņi ieguldīt tieši tajos U23 čaļos un dot viņiem iespēju, lai viņi šobrīd var sev parādīt. Nevis mums ir papildus naudu un nopirkt kaut kādas bezjēdzīgi inventāru, kas varbūt nav prioritārs šobrīd. Individuālo riteņu stendu mērījumā vajadzētu nopirkt. Zini kā, infrastruktūra ir jāsakārto, protams, bet vienkārši, lai to naudu iztērētu loģiski, nevis tā, ka vienkārši, tēt ir papildus nauda, izmaksāsim, kaut kam lielāku prēmiju. Tieši tā kā tur, bet par to prieks, kad, tādas izmaiņas ir, un, protams, vienmēr ir kāds ieguvējs, vienmēr kāds zaudētājs.
Diemžēl, jā, Diemžēl kāds paliks vienmēr. Tagad, ja pa nometnēm runājot ar palielītos, es arī jau biju pirmā nometnē. Galvenais, ka man visvairāk patīk, viņš jau viņu sauc par nometni. Sākumā tas bija vienkārši braukt ciemos pie znota. Nē, labi bija, īstenībā bija forši bija. Jā, es paskatījos tavs 5 dienas cikls bija ar 25 stundām plus. Jā, es jau paskatījos stravā un sapratu, tur nav nekāda atpūta. Tur nebija Ziemassvētku pīrāgi, tur bija ritenis. Tur vispār viņš nedrīkst sēdēt pie mūsu galda un nedrīkst apspriest tos tēmu, cik tu pa Ziemassvētkiem uzēdies, viņš neuzēdās noteikti. Bet bija foršas, Kristus satiku, arī izdevās ar Krista komandas biedriem pabraukt, arī mūsējo čāli, kā saka, Poto satikām, un vēl bija Čehijas tur puika, saka, no komandām, tur tādi, pa lielam ar iršiem kopā arī pavizināties. Paskatīties, kā viņi to procesu izbaudīja. Jā. Labi, tas sanāca 5 dienas, ja? 5 braukšanas dienas, jā, es nedēļu biju projām, un 5, viena diena tā kā aizlidot, viena tā kā atlidot, un 5 tieši treniņas. Un vidēji, jā, sanāca virs 25 stundām. 5 stundas plus dienā, normāla darba diena. Ziemassvētku rītā 26 stundas viņš brauc. Ko viņš tur skojās Spānijā darīs? Es droši vien pēc tam gulētu Rosolā, seju Rosolā pēc tā treniņa. Zin, kā nav jau mājās, kur teļuks, ne? Tur jā, kurš tu saprot spāņu valodā, tom viens pats mājās. Ko viņš aizbrauc svešumā, un tad, loģiski, ko viņš citi darīs. Jā, viens pats jau. Nabadziņš. Jā, bet laikziņā, godīgi sakot, noveicās no ļoti, ļoti silti labi rīt. Tur ir tāpatās pavēsts vēl līdz kaut kādiem 12. varētu teikt. Jā, bet pēc 12. jau mierīgi varēja jau braukt īsajā. Jā, vienīgi tik daudz, ka tev tās drēbes būtu kaut kur jānovelk, jāsabauž kabatās. Bet jau čaļus satik brauc pretī jau īsajās formās. Un tad tas kontrasts baigi feinais, ja, kad tu aizbrauc uz Ziemassvētkiem. Tur īsajās formiņās braukā. Un tas brauc mājās un ir -20, ritīgi labs kontrakts. Mājās un īsā formiņa. Kādu laiciņu nebūs. Jā. Tikai pagrabā. Tikai pagrabā Zviftā, jā. Man arī treniņu nometne sākusies. Es vienkārši jaunā gada atvēru treniņu pīku un sapratu, ka līdz strādāju 8 nedēļas. Atgādinājums tāds izlecis, kad jāsāk kaut kas darīt. Bet tas tā humoram. Viņš vienkārši iesildīja Gironā ceļus, jo čaļi jau līdz tā kā brauc projām uz Gironu. Jā, mēs braucam diezgan lielu bandu. Mēs tur esam 20. janvārī, mēs lidojam ārā. Cintars neskatās. Es skatos to viņu seju, Cintars tāds būs sūda. Cintar, tu arī brauc, jā? Tāda doma bija, jā. Bija? Nē, ir tāda doma, jā. Man te nebaida. Baņā ir diezgan grūti atmesties. Nē, nopircis biļetes, kur var mainīt vārdu. Viņš jau biļeti nopircis jau uz Gironas futeņu spēli. Tas ir galvenais. Bet večiem, es īstenībā tikai teicu, man Girs pateica, ka jūs ies uz futeņu, bet jūs saprotat, viņi ir pirmie šobrīd La Ligā. Jā, viņi ir nenormālā sezonā. Jā, un tur vienkārši tik krūta spēle varētu būt. Īstenībā man pat maz skaudība ir, jo... Lai tu arī. Šis ir sāpīgs jautājums. Lai Dorija. Skolā brīvlaiks nebūs. Jā, bērni, es zumā vadīt stundas. Nē, es saku, es ļoti gribētu, ja varētu izveidot tur to opciju, ka es varētu būt kaut kāds skolotājs konsultants un bērni braukā uz nometnēm, es varētu braukt līdzām, viņiem palīdzēt mācīties un trenēties. Es domāju, ka tā ir tikai tev jāpasaka, ka tu to gribi un mēs to pārējos organizēt. Es būtu gatavs pieteikties tam amatam. Es tev pasaku vecākiem, cik ir runāts. Mums ir viens Edvards, viņi ir tāda opcija, ne? Jebkurš vecāks, es domāju, kuram bērns brauks uz nometni projām, vai tas ir 15 gadīgs, 16 vai 17 gadīgs, es domāju, ka būs gatavs kaut kādu savu artavu ielikt un samaksāt vienkārši čalim, kurš aizbrauks viņus līdz kaut pieskatīs vai mācībās vai kaut kur. Tikai jāizdomā, ko pārējo gadu pelnīt tāds sīkums. Bet nē, es domāju, tā īstenībā, es nezinu, kaut vai tev nepatīk ritmbraukšana. Es domāju, arī kaut kādai tur sievietei, vienalga, vai vīrietim, kurš saprot kaut ko no visiem priekšmetiem, plus mīnus var palīdzēt tam bērnam konsultēt. Vienmēr cik krūti vienkārši 2 nedēļas. Nē, kādreiz jau arī... Viestars teica, agrāk braukās. Man pašam arī ir pieredze. Es pat vēl Murjāņos nemācījos. Tas mācījos pamatskolā. Mums bija tādas fantastiskas iespējas uz Gruziju aizbraukt. Tas tanī laikā tā bija populāra. Tāds bija princips vienkārši, ka visi brauc. Jā.
Gruzijā bija vesela mēnesi nometnē, mums bija dežūra skolotāja līdzi, kurai bija sasūtīta materiāli no visām citām, iedotas informācija, kas mums ir jāmāc. Mums katram bija tāpat, no rīta bija treniņš, pa vidu bija mācības, vakarā bija atkal treniņš. Tā arī tas viss mēnesis pagāja, atbrauc atpakaļ, man atzīmes bija, nebija, kad tu nonāci skolā atpakaļ bez atzīmēm un tagad nav izkrits ārā no Zinu, ko es vēl atceros, šodien es skatījos tās bildes, ko es arī, kad federācija bija ielikusi iekšā, kad čaļi ir nometnē Turcijā, tai pašā laikā arī Agnes bija ielicis iekšā, kad čaļi ir tie Spānijā. Un man baigi prasījās viss, ka viņi ir vienādās formās. Es domāju, bāc, ko smuki izskatīties, ka jūs, tā kā būtu tā kā vienot viss tā forši izvērt kopā tas bars tāds. Tas, viņi tur tādi krāsēni. Jā, viens ir uzlicis tur Latvijas formu, Boris vesti, otrs vēl kaut kā, tāda baigi tāda. Tas jau ir kā, labi, smugu bildi, bet bišķiņ sekundāri ir. Nē, viss ir tāpatās. Es zinu, kā tas ir, ka tu brauc, pieņemsim, Spānijā nometnē un garām panesās, vai arī es piekabinos kaut kādiem čaļiem, ko es paskatos, ka viņi ir visi vienādi. Man liekas, ka viņi ir baigie īrši, un es uzreiz jau atceros, kas viņiem tur ir rakstīts virsū, un vakarā mājās jau iegūglēju, paskatos, kas tie tādi bija. Un tā ir sava veida reklāma visā tai pasākumā, viss, kas iet uz priekšu. Tas, bet es domāju, ka tur jau atkal ir, mēs attursimies pret budžetiem, jo tev vēl ir uz šādu setu, kādreiz jau bija, ja tu biji izlases sastāvā vai tuvu izlases sastāvam, tad tiem jau visiem bija nodrošināti, gan arī pat treniņtēri, par kuriem pa ielu staigāt. Tas ir tas, ko uz ko vajadzētu iet, bet, jo es gāju tai saucamā sporta klasē, es teicu, ka mums arī bija visiem jau vienāds, un baigi, es atceros, kā es jutos. Protams, es jau kā izlases dalībnieks, ka mēs aizgājām, ka mēs visi tur jau arī tā kā gustēji, mums tai bagās, tev jau galvā jau iesēja jau, ka tu esi, kā tad es tagad šitāds te es netrenēšos, man jātrenējas. Tev tu esi kaut kas vairāk, tev ir redz tas, krievis sakot, pačots, protams, bērnam jau tas paceļ pašapziņu. Tas tāpat tās, ka tu viņam vienkārši nopirks jaunu riteni, kaut vai viņš pirms tam brauks ar kaut kādu 3 gadu vecu riteni un ar elektroniku, bet viņam nopirks pilnīgi nulīt riteni ar mehāniku, bet viņš būs jauns ritenis, un viņam liksies, ka viņš ripo ātrāk. Tāpēc, ka jauns. Tas jau arī mums, vai tīrs, netīrs ritenis. Tīrs ritenis liekas ripo ātrāk. Tā ir tā iekšējā sev. Ja mēs par formām runājam, Jā, pareizi. Pa formām mums bija, man bija ideja, ka mēs varam apskatīt pieejamās, vai es vajadzētu apskatīt jaunākos variants. Jūs esat kāds redzējis, kādas ir tās šobrīd Voltūram ir? Mēs varam Kristam pieskatīties. Es esmu godīgi paskatījies, es esmu paskatījies Emīlam, kā izskatās jaunā forma, Gan Emīlu es neesmu redzējis jaunajā formā, bet komanda kāda. Vēl nav, es arī neesmu vēl redzējis. Bet Emīlu komanda arī nav nekur publiski bijusi jaunā forma, bet tad ir? Vai tur ir kaut kas mainījies? DSM? Jā. Varbūt viņam tāda paša paliek, jā. Nē, tagad... Baigi nav redzēt, ne? Nē, es tādu... Es apjauku. Tagad, ka Murjāņu čaļiem bija... Jā, tas arī bija, es gadījos, ka pāris čaļiem jau ir DSM vests virsū, tur... tāds baigais raibums bija. Reku, te ir akera. Akera izmaiņa tāda paša, kāda viņa bija. Sarkana, sarkana ar melniem šortiem. Viņiem vienīgais, kas nāk klāt, izskatās, ka B&B hotels. Tātad tas sponsors, ka bija tā komanda B&B hotels, kaut kur bija. Bija, bet man liekas, ka ne augstākajā, Jā, viņi bija protūrā, un tad ir tas sponsors ir klāt. Tāds pats izskatās. Vienīgais, kas te izskatās citādāks, kaut kas viņiem tur ir uz pleciem, kaut kāds bildīt jau, bet dizains. Jūs 8 esat redzējuši? Viņi grūti redzēt, te ir Cavendish nobildēts. Bet vai arī ir kaut kas mainījies? Jā, viņiem tur apakšā ir tā kā kalni kaut kādi. Man liekas, ka tie domā tie 8. Tas nevarētu būt... Kazahstāns. Tad ir kaut kādas zvaigznes un tāds interesants tā apakšējā daļa. Man liekas, ka viņi ir uztaisījuši to formu. Atcerieties, ka Kristam komanda taisa turē tur pie tā, kas krāso. Ko mēs te mēģinājām? Tur, ka tās dažādi dizainas formas. Man liekas, ka viņš pie viņi ir taisījuši. Tad viņi gaiši zila ar apakšā ar melnu, bet tāda kalna kaut kas. Un tad baigi interesanti. Baigi nekas tā krāsa jau tur nav mainījies. Nē, protams. Viņi... Jā, tāda pati, bet... Jā. Bahreinai atcerieties, Bahreina pagājušajā gadā bija melna ar oranžu.
Un tagad ir viss cauri balta. Jā, bet šitā nebija Šī tieši. līdzīgi, man liekas, kas bija Nē, Franča nē. tāda žvāra, ne? Jā, Francis de Žāra līdzīgi. Bet šī ir jauna viņiem, tā ir šogad būs. Nu, pilnīgi tāda krasa. Tas ir krasāk izmainījuši. Jā, viņiem pilnīgi citādāk. Bora, ko mēs smējāmies dzirdzēt. Nē, nu, internetā bija tas pēc salīdzinājums pret cīvu. Bet jūs esat dzirdējuši par Boru jaunākos jaunumus. Es teicu, redzēju, es nezinu, kā mainīsies forma, bet teicu runā, ka Borai būs jauns, tā kā, lielais sponsors Red Bulls nāk iekšā ritmu. Jā, tur, bet jautājums vai viņi uz formas līdīs, vai viņi visi ķiveres nokrāsos visiem? Nu, ķivers jau, ar tām ķiverēm ir tā, ka tās ķiveres... Tā bija tā spēczīme, bez ne. Tā ir, ķiveri ir tikai tiem, kas ir tie Red Bull atlēti. Un ar to var braukāt tikai Red Bull atlēti, un es domāju, viņi neliks tikai ķivers vien, jo tad jau tad nevarēs braukt. Tur pazudīs Vanārds nevarēs braukt. Jā, tā viņam nebūs tā kā. Es domāju, ka drīzāk viņi uz forums iešu visu. Un laikam iet nost tas Hansgrohe. Nu, tas tie krāni attieri, vai kas tie ir? Jaucēji krāni. Ūdens krāni. Būs kaut Red Bull Bora vai kaut kas tam līdzīgs, iespējams. Krāni. Tā. Kofidis, te ir video, bet viņiem nav nekas mainījies. Sarkans paliek. Atciet, Kofidis kāds bija sarkans. Baigi nekas to nemaina. Tad arī īstenībā pat varbūt smukāk. Decathlons. Jā, tieši. Jā, Decathlons. Es nemāku izrunāt to nosaukumu. Ažūr. Nu jā. Viņiem ir, viss tā kā bija. Jā, tie, kas šiem bija. Tad var, pēc formas var saprast, cik kurš ir ieguldījis. Viens pusi, otru pusi. Nē, viņiem bija... Ten jau bija, labi, ne cepiens, bet no faniem bezaini, kad šai komandai viņi bija zīmīgi ar tiem brūniem šortiem. Jā, ka viņi ir aiziet prom. Viņiem tēt ir augšā zils un apakšā balts un melns šorti, un ka viņi nomainījuši. Viņi bija tie vienīgie, kuriem bija tie zili. Bet kas man ritīgi, es nezinu, man vienkārši pašam nepatīk, es nekā jums, ka viņiem tie uzraksti ir, slīpi. Viņi ir vienīgā komanda, kurai ir tas slīpi, tas uzraksts. Viņiem pirms tam arī bija, man liekas vienkārši... Jā, bet tas ir, man liekas, tāpatās, kā futbola stadionā, Pusi ir ar vienu domu, pusi ir ar otru domu, jā. Tā kā, bet, es ne tā jau arī gaumas lieta. Education first. Viņiem ir tās... viņi vienmēr ir. Viņiem ir stili, bet viņiem ir stili. Viņiem ir stilīgi. Viņi ir ričīgi. Viņiem, es tikko skatījos, bija arī jaunie ričuki. Jā, tādās pašās krāsās. Viņš, man liekas, uz vienu tūrīti sodu nomaksāja par tiem ķiņķēziem. Jā, tur bija šausmīgi ņemšanās par to. Bet, sako grib, viņiem ir tāds savs, viņi to savu to stilu iztur, un tas vaibiņš viņiem ir tāds hipsterīgs. Man ritīgi tā, Ir bišķi uzjautrina, viss tur normāli vajag tādu. Nē, man liekas... Jautrākas krāsas visā iekšā. Es skatos, ka šeit parādās tā Francis de Žora, kas ir, kur bija rauts. Francis de Žora, nē. FDG, jā. FDG, jā. Viņiem štā ir sieviešu komandai, bet man liekas, ka sievietēm un vīriešiem viņiem bija stipri līdzīgs tās formas. Jā. Nē, man liekas, ka... Atšķirīgs? Bija savādāk. Šitās ir sieviešu komandas. Vecās, man liekas, Bācis es nepateikšu, bet nebija šogad šitās krāsas vairs. Viņiem īsmā jau tai īstai veču komandai vēl neparādās, tā nav iekšā ielikts iekšā. Vēl top. Jā, Ineosam ir principā visi saka, ka mazas izmaiņas no pagājušā gada vienkārši palikuši oranži. Tā kā Bahreinam kādreiz. Jā, viņiem bija sarkana. No šitādas pārējais uz šitādu pārējais. Jā, un viņiem bija no ķirša sarkana uz melnu, tā ir no oranžu uz melnu. Tā kā principā baigi nekas tur nav mainījies. Tad ir Vantī, kur mums Taremā brauc. Principā es tā skatījos, es uz pirmo nepateicu baigā izmaiņa nekāda. Vienkārši viņi ir sadalījuši kvadrātos tos krāsas un tādu. Vienkārši. Vismā. Bet zinu, ko es tā domāju, bez paskaties, ja noņem nost tos sponsors, ka viņš noņemt nost, tie sponsori pataisa viņa krāsaināk, bet ja viņi noiet nost, vienkārši... Nekā tur nebūtu. Nekā tur nav. Vispār nekā. Tad... tas redz, ko ir mērķis izcelt sponsori. Jā, ļoti labi nostrādāts. Un tad ir šī te Giant komanda, viņa teica saucās Jako Ajula vai kā.
kas ir. Jā. Viņiem gan ir pilnīgi varbūt krāsts citādāk. Viņiem, es neatceros. Pirms tam bija zila baltu. Tāda neizteiksmīga, tāda gaiša zila. Šobrīd ir stipri tāda košāka. Zini, ko man viņa atgādina? Man liekas, baigas mukā. Atceries, Kristam bija uz tūrīt. Viņiem bija tā. Jā, bija šī atgādina kaut kas mazliet tāds līdzīgi, tāds tumšs. Es ar toreiz gadījos, kad man liekas gadā, vai viņiem ar to FDG nebija līdzīgs tas krāsts. Nu, tas bija pagājušajā gadā, jau bija uz tūru viņam šās te forums. Pagājušajā gadā, 2003. gadā viņam bija tas. Es viņam Kristam arī teicu, ka man liekas, ka viņiem tā tūrs tie krekli bija smukāki pat nekā sezonas krekli, jā. Lidls. Liels sponsors. Jā. Sagafredo vairs nav? Sagafredo nav, ir Lidls un Treks, jā. Man personīgi tā nepārāk. Man arī, es nezinu. Es domāju, ka mums latviešu mentalitāte kaut kāda. Es mums uz Lidlu pa mazu vēl ir gadu. Es nezinu. Kādu mums Lidls. Ir ilgāk, jā. Vairāk kaut gadu jau ir. Jāpierod. Jāturpina pierast. Labi, tad, kad arī Emīls bija atbraucis, kad toreiz izbraucām treniņu, kā virsoja tā forma neskrien, tad, kad viņi ir blakus, viņi arī, nav jau tā, ka tur nenormāli, nezinu, tik šausmīgi nepatīk, kad, vienkārši, es domāju, skaidrs, ka, tur ir sponsors vienkārši pamanām. Nē, tas, kas man vienīgais ļoti nepatīk, es nezinu, tas ir mans personīgais, ka viņiem var redzēt, tas ir īrijas vai Itālijas čempione. Un kad karoga, tā kā vidus daļā ieliek iekšā ģerboni ieliek sponsoru. Viņiem tie iepriekšējie čempionu krekli bija viena no skaistākajiem, es teiktu, pelotonā. Viņi parasti mācēja, tāpat kā Toms kādreiz, ka brauc, vai Emīls pēc tam, ka brauc, tas pirmais kreklis, viņi bija tādi ļoti baudām. Pamanām un Jā, tagad ir tas viss tāds, baigais aizgājis. Zin kā, es saka, man jau vislabāk patīk Izraels čempionu krekli. Ar to ģerboni. Jā, man tik nepatika kāds. Neko? Nevar skaļi teikt. Nē, man patika, arī. Movistārs ir. Es jau teicu, šogad būs interesanti. Šogad būs interesantāks Latvijas čempionāts, jā. Movistārs tāds pats, kāds bija, jā. Tur nekas nemainās. Klasika nemainās. Jā, klasika nemainās. Kas man teica par Valverdi? Es teicu par Valverdi. Es kaut ko jaucu. Es nedomāju, ka viņš atgriežas. Viņš kaut ko runāja vairāk par gravelu pasākumu. Es kaut ko lasīju. Kaut kur es esmu tādas arī, bet es negribētu tā baigi apgalvot, jo arī tā informācija klejo diezgan daudz un dažādi. Varbūt es kaut ko sajaucu, bet man kaut kur atskanēja, ka viņš tā kā vairāk tieši gravelim pievēršās. Pagaid, tas ir tavējs? Ne, taču tas ir viņējais. Tas tavējs. Valverdi parādīsies Grand Fondo. Tas ir manējais. Tad ir Quicksteps. Quicksteps, man liekas, arī neko krāsas nav mainījis. Būtiski nav mainījies. Tas pats. Viņiem ir tāds, jā. Mazie sponsori tā. Tad ir nevis Jumbo jau, bet jau tikai Vizma. Viņiem bija kaut kāds bišķi sarežģītāks tas vārds. Vizma, un tad nāk klāt tas tituls sponsors, kas viņiem ir tas... Līze Bike. Jā, tie ir tie Cervelo lētā gala riteņi. Kaut kas tāds, tur tas tāds bija. Viņiem ir vienkārši viss cauri dzelta un apakšā ar šūniņu. Man liekas, ka viņi kādreiz arī tādi bija vairāk šitādi. Jā. Tad viņiem parādījās tas par to melno, kad ka vajag melno un kad neesot smuku, bet man liekas, ka nav tik. Un Emirātiem ir viss cauri balta. Tur apakšā ir... Varbūt tāpēc, ka mums latviešiem ir tas baltais, sarkanais. Bet man ļoti arī liekas, gaiši, tīri, smuki, tad ir ok. Veļas mašīnām ir ko darīt, jā. Jā. Ja tā ir Emirāti, tad viņi nemaz gadreiz. Jā. Vēl mēs varam... Vēl mēs krēklis met laukā. Viņiem ir tik daudz, ka viņi var mainīt. Kristam, tu esi redzējis jauno Kristofonu dzīvē? Nē, godīgi sakot, nē. Gan jau, ka nepievērs uzmanību. Jā, baigi. Kaut kas jauns un es baigi arī nepievērs. Viņiem ir vienkārši, man liekas, krāsām paspēlēts ar kreklu, bet tā jau, man liekas, ka pat reklāma izvietojums ir stipri līdzīgs un tāds, bet paspēlēts bija, cik vismaz teiz reklāmās, ko redzēja. Man liekas, jā, ka tur tie krāso toņi, man liekas, ka paliek tie. Nav, es domāju, būtu dzirdēts. Es vienkārši es paprasīšu jums, varbūt jūs kāds zinat, kaut kas ir mainījies, kādai komandai riteņu zīmolos, vai viss turpina? Bora pārgāja uz SRAM. Brauca speciāli, bet uz SRAM. Ir gan mainījies, pagaid tā.
tā franču komanda, tā Frančijas de Jour, FDG, ja? Viņi beidzot aizgāja prom no Lapierre, tiem riteņiem, kas viņiem bija franči, un brauks ar Vilieriem. To es redzēju, kaut kādu ziņu, ka... bet Vilieris Itāļi nebija visu laiku. Jā. Ir joprojām, man liekas. Jā, bet viņi brauks ar Vilieriem. Būs nejauc. Man liekas, ka Vilieris. Jā, jo Astanai Biljārds bija tagad, pēdējos gads jau bija. Dekatlons ir tas ar Van Raisel riteņiem. Bet īstumā man jau liekas, ka tā Dekatlona ienākšana iekšā tajā pro peltonā, bišķīt sastobījis arī tirgu tajā visā velo infrastruktūra, tajā velo būtībā, jo, šito arī Jānis runāja viņš runāja iepriekšējā podkāstā, viņš runāja par to, ka tāds cenas tam ritiņiem, jo, principā, tā ir bez desmitnieka, tur neko tu nevar nopirkt. Dekatlonam galiņš, tas, kas ir gala ritens, jau ar kaut kādiem tiem desvis ratiem, kas ir diezgan ļoti labi, un ar SRAM Red e-tape grupu, ar 3D printēto krēslu, kaut kādu to fiziku, 8,5 Jānis teica. Es saprotu, ka viņi kaut ko tur rēķināja. Viņi jau gadiem viņi ļoti mētiecīgi šito gāja. Jā, bet viņi bija gaidāms, ka viņi ir ļoti lieli un viņi var ietekmēt to tirgu. Viņi var bišķiņi piespiest tos pārējos, bišķi padomāt to cenu politiku. Es vēl piekrītu, ka tur kaut kāds speciīts ar S-workiem tur turēs kā Bentley's cenu bez mazliet. Bet arī jau jautājums, cik pārējie, ja tev ir, pieņemsim, kaut kāds Canadails vai Canyons vai kaut kas, stipri līdzīgs. Canyons arī iet savu ceļu. Canyons, ir baigi ekskluzīvs brands. Tu viņu nevar arī nopirkt nevienā tā kā veikalā. Viņiem nav dealers. Jā, viņiem nav dealers. Viņi ir tikai atbalsta komanda, un tu pie viņiem pašiem nopirkt. Veikala pat taisno var nopirkt. Jā, bet Canyonam jau arī nav, ja tu paskaties. Viņam jau nav kosmos. Viņam ir normāls. Es atceros, ka pirms kādiem pāris gadiem es paskatījos Canyonu, likās, tas gan dārgs ir. Ķipa to nē. Tā kā tagad, kad tu paskaties, ka tu redzi tās pārējās cenas, man godīgi Canyons vizuāli patīk vislabāk. Jā, šosēs ja man būtu jāņem pēc dizaina, es ņemtu Canyonu. Jā, man arī, tas aero ritens ļoti smuks. Man arī tački viņiem ir smuki. Jā, tas... Nevajadzēja pārdot vecos, ne? Tev jau bija S-works, bet jā, tas ir vārds, un tu uzticies visiem tiem pētījumiem un tā tālāk. Bet dizainiski tā, ja man ar acīm būtu jāpērk ļoti skaisti. Es jau domāju, ka nepavēlt, viņš jau arī ir viens no jaunākajiem riteņu zīmolēm. Viņš jau Canyons jau nav ar baigi dziļo vēsturi. Viņš jau ir tomēr jaunā gala zīmols, kurš ir nācis iekšā, audus, ar kaut ko jau viņam jāpiesaista sev tā uzmanību. Viņam ļoti veiksmīgi. Un otrs jau, kas ir viņu tā specifiskā zīme, tas ir tas, ko tu jau pieminēji, ka viņi netirgojas tā, teiksim tā, tirdziņā. Viņi tirgojas tikai savā oficiālā mājaslapā. Viņam ir arī reklāmas seja. Skaties, šobrīd CX-ā vismaz Canyonam nav konkurenti. Jā, viņam ir reklāmas seja, Vanderpools. Nē. Un, būsim godīgi, šosejas komandas jau arī viņiem nav vājas. Movistars un Alpecins, jā. Jā, tā kā Alpecins, tās jau arī ir stipras komandas ar labiem braucējiem, un tas jau apstiprina to, ka tur problēmas ar šo riteni nav. Es domāju, no tā Decathlona riteņa tirgu cietīs Giants. Noteikti. Giants ir tas vecie cietīs. Tas, ko Ģirds arī pieminēja, vecie Bentley dabūs pa kājām. Viņš dabūs pārdomāt. Jo cilvēks ievērojamas cenu starpības sāks galvā prātot, vai tiešām man vajag to par to cenu, vai tomēr šis arī ir pietiekami labs. Nē, bet es domāju, galīgi vecie visādi, kas ir Villiers un arī tas pats Bianchi un Pinarello, kas ir gadiem bijuši, viņi pastāvēs, jo cilvēki pirks vienkārši. Tas ir, man liekas, tā kā Jaguārs tiešām, kad vienkārši man vienalga, es gribu, Jaguāru. Nē, runa jau bija vairāk par to, kad cenas pakritīsies. Jā, tā kā Jāņa podkāstā ko viņu Train to Win podkāsts, ka viņa arī runāja to, kad visticamāk, ka viņa cenas tā kā nemēģinās laist, jo tas slikt, kā teikt, zīmi ir, kad tu sāc cenas laist lejā, bet viņi mēģinās piedāvāt par to cenu labāk aprīkojumu. Jā, tieši tā. Viņi darīs tas, kas varbūt šobrīd pietrīks, tas, ko arī tas Kaspars teica, ka agrāk tu varēji nopirkt labu rāmi, un tad tu viņam to cenu audzēji no tā, kas viņam nāca virsū. Starp citu, mēs te varam arī atbildēt. Mums cilvēks bija uzdevis jautājumu. Mēs jau netīšām esam līdz tam nonākuši. Lētāk komplektēt vai likt pār? Jā, vai to. Tad es vismaz uzskatu, ka tā atbilde jau ir tāda. Tas jautājums jau ir katram pašam, ko tu sagaidi no tā riteņa. Un,
ja tev tās prasības pret to, ko tu gribi nopirkt, nav tik augstas, nu, vai viņas ir, nu, teiksim tā, vidējais plus, bet nav vidējais plus, A++, kā tur tagad nāk tās enerģijas klases, ja, tad droši vien, ka nopirkt komplektu ir lētāk. Noteikti. Jā, tur nav divas domas, bet kā dzīve pierādās, nu, ka, teiksim, tie, kas mēs te esam, nu, tie pustrakie vai pavisam trakie jau, ja, tad mums jau vajag tādu zobratiņu, mums vajag tādu sēdeklīti, mums vajag klāņa garums sāk ierunāties, un ja tu šitās visas lietiņas sāc jau tāds jau pērkams tās jau tev standartā nebūs. Otrs ir, ka tu maini to ričuku, jo viņš jau ir vienreiz nopirks, kāpēc man pirkt ar visu to aprīkojumu, es paņem tikai to, ko man vajag pārkrāmēt to. Tieši tā, tā kā tas varbūt atbildot cilvēkam uz to jautājumu, vai kā ir pareizāk, droši vien, ka pareizāk, nu, vienam ir viens stāsts pareizāks, otram ir otrs pareizāks. Katram pašam ir bišķiņ jāsaprot tas, nu, tas savs... Ja tu neesi jau, kā saka, jau konkrēti... Saslims galīgi, ka tev ir konkrēts sēdeklis, konkrēts platums, konkrēts klaņgarums, jau prasības jau... Tad visticamāk, kad vienkāršāk ir nopirkt bāzi kaut kādu. Es šobrīd nereklamēju Orbejā, es gan arī braucu Orbejā, vismaz citam es tā neesmu redzējis, bet Orbejā, ja tu tajā noteiktajā līmenī iepērcies, tad tur gan ļauj jau šo to paregulēt, bet tur arī ir iespējas ir limitētas. Nu, tur bišķiņi var sēdekli izvēlēties. Man liekas, ka Kaņonam tieši tāpat bija, ka varēja norādīt. Kaut ko laikam varēja arī Kaņonam, jā. Tas jau viņam ir, tas, man liekas, nu. Bet tas ir, jā, kad tas visticamāk, kad nebūs, ja, kad tu stūras platumu, ko mēs kaut ko atgriezamies. Ja. Es pirkšu 58 krāmi, es bāzē nekad viņu nenopirkšu 40 stūri. Viņa standartā būs 42 vai 44. Jā, no 40 tur nebūs, jo vienkārši viņi netirgos ar 58, nu, nosacīt lielu rāmi ar šauru stūri. Ja. Tas atkal tavu specifiskā prasība, nu, tad maini pats viņu. Ja. Un ja tu gribi pieņemsim, es nezinu, Kaņonam Rovala ragus, jā, nu, startā viņi nenāks tādi. Jā. Viss kaut kas, piemēram, man iespēja bija dabūt BMC tačku, visu setu, bet viņš nāk ar SRAM aprīkojumu. Es, piemēram, nebraucu ar SRAM. Man, principā, mēs beigās vienkārši šediem teica, man no tās tačkas, nu, tā kā, man jāņem nost ir rati, man jāņem nost ir grupa. Nav jēga pirkt. Man nav vispār prikola vienkārši maksāt par viņu. Man vieglāk paņemt rāmu un salikt to, ko man vajag. Nu, tas ir tā ir tā atbilde. Citam atkal ir otrā. Tieši tā. Tas pats, es zinu, kad arī, nu, vismaz uz savas ādas, es varu teikt tā, kad iesākas ar standartiņiem, šķirstīju mājaslapas, pētīju, izvēlējos, reku, šis tas man dar. Mēs jau izstāstām. Tagad ir tā, ka tagad ir tas, ko Ģirds saka. Es ticamākais, es izdomāšu, ko man vajag nomainīt, un vienā mirklī, ja tas būs rāmis, tad tas būs rāmis. Nu, un lēni garu pamazām es apaudzis jau tām lietām, pie kurām es esmu pieradis. Klausies, es atceros, es šorīt braucu treniņu, man tā agrāk sanāca, pirmā daļa taisīts Viftā, es noklausījos, pareklamējuši, kas Jāņa un Kasparta podkāsts bija. Mēs ar taču runājam arī treniņā. Viņam tas ļoti labs podkāsts. Podkāsts pat par sevi ir labs, bet epizode, kur ir vērts visiem noklausīties, saucās Magic Pills. Magic Pills, jā. Nu, karoči, apmēram tāda ir brīnuma līdzeklis vai nav kāds. Nu, tā lielais rezumē ir, kā teikt, kā saka, nu, viss, kas tev palīdzēs, visticamāk ir aizliegts. Viņi pateica vienkārši ļoti vienkārši. Ļoti pareizi. Jā, ļoti vienkārši un pareizi. Tas, ko tu vari nopirkt veikalā, un kas ir nu, tā kā nopērkams veikalā un ir uztur bagātinātājs, tas ir tikai procents. Ja tu gribi nopirkt to Magic Pills. Bet ļoti labi epizode, man patīk. Viņi bija pagari, man liekas, 2,40. Jā, 2,40, bet nu, baigi aizgājuši. Baigi forši. Un par ko es īstenībā pats biju pārsteigts, ja, nu, mēs tā kā arī teicu, nu, viņi ļoti labi atsaucās uz proteīnu. Un, principā, man vēl arī ir tas uzskats, ja, ka proteīns, principā, dzer kačaku, un tu paliksi liels un resns. Es gādēju, tas, ka proteīns tāpat olu, to reiz nerēģi. Nē, galvenais, es tieši klausījos, es tā kā vakar klausījos treniņotu epizodu, viņi pieskārās pie tā proteīna, un viņas laika tā kā, nu, Es jau tā kā arī apzinos, ka proteīns ir jālieto, nu, tā kā viņš tev ir vajadzīgs. Un mans laika prātā stāv, kurš no čomiem ir tas, kurš ir teicis, nē, es nedzeršu proteīnu, man liekas, ka no tā var palikt resns. Es ir tev jautāju, tu dzer, viņš tā. Galvenais,
Man Jānis arī treneris jau 10 gadus, kā saka. Bet tev proteīnu neliek dzert? Nē, man ir viņš rakstījis, kā saka, bet es viņu aireiz pats esmu nost, jo, zin, kā vienkārši, man liekas, nahren viņu aireiz. Jāsušās! Bet tagad es domāju, nē, es tūlītās uzsūtīšu viņu. Nē, es saku, ka tas ir kaut kāds mīts. Tas mīts, arī vēl tas, tieši latviešu valodā, proteīns, neviens netulko, ka tā ir olbaltumviela. Kad vienkārši olbaltumviela, labi, olbaltumviela ir ola, jā, gaļa, tur piens vai vēl kaut kas, bet proteīns tas ir kaut kas reāli. Viņiem baigi pareizi, tur bija steroīdi. Jā, visiem liekas, ka proteīni dzer tikai, viņš arī tur teica, mēs esam kačok, jā, bet viņi jau dzer kādās dozēs. Tur jau viss ir devās, jā, tur jau atbildi ir tajā, ar kādu mērķi to dzer. Es neesmu dzirdējis to epizodu. Ir vērts paklausīt, tiešām. Man droši vien arī vajag. Nē, viņi izgāja proteīns cauri, karnitīns, kreatīns, kā bija tam tur oksiģenam, glutamīns, ne, bet... Pa lielam aminoskābēs, beta-alanīns, ketodiētas, ne diētas, bet ketoni. Tad bija tas sarkano kaulu sulu. Čerī kaut kāds tur tas dzēriens, ko dzer džumbo. Mautranam pa lielam... Pa biokarbonā. Principā, kas sodas, tas sodas un nitrāti, ko Dirts arī nezināja. Ko īstenībā es nitrātus neesmu nekad lietojis, bet īstenībā es aizdomājos bāds. Principā tas viss, tas ir, viņi ļoti labi uzskaitīja, kas pa lielam tev nepalīdzēs, kas tev var palīdzēt, ļoti, ļoti maz, ja tu esi ļoti, ļoti labs. Tad, ja mēs uzskatām, ka tu esi kaut kādā brīdī varbūt ļoti labs, tad kaut kur padomā var būt, kad uz kaut kādām, arī tās ietekmes, par lielam, ka viņas ir īslaicīgas. Viņi pa kafiju arī labi tur, jā, kafiju. Nē, tiešām ļoti labi. Piemēram, tur bija baigi labi, tas viņi tu pateico salīdzinājumu, lai tu dabūtu to kafeīna to efektu, nevis kafijas, bet kofeīna efektu, kas tev ir vajadzīgs. Tev pirms starta ir jāizdzer 9 ekspreso. 9 ekspreso. Es arī domāju, 9 ekspreso izdzer pirms starta. Taču kapsulās arī kofeīna. Viņš arī Jānis arī teica, tāpēc ir kapsulās kofeīns. Tad jautājums, kaut ko lieto šobrīd, ko? Jā. Kā pašiem ir? Proteīna dzer. Kas ir jūs tas vitamīni setups? Basic setups, kas ir, ko var atklāt? Ko var atklāt? Jāsmaid, jā. Nē, kurš ir tas pats, man ir proteīna maisījums. Nē, man ir 4 veidi, tāds, ko es arī izmantoju, tad, kad esam brokastīs, esam alus pārslu putru, un tad ir piedzer klāt kokteili, lai būtu šī olbaltumviela. Kas man vēl ir? Standarta ziveļi. D vitamīns, kas vēl baigi tavreiz. Jā, man, ja mums es vēl pieminētu, es vēl papildus, kas ir dzelzi. Man vēl ir, jo man ir, principā, ja tev ir intensīva slodzes, ja mēs uztaisam analīzi pa brīdim, tad var redzēt, ka tas dzelzs kritums ir, Uz tabletēs dzer viņa, Kapsulas. Nezinu, ka tādas ir. Viņš kopā ar C vitamīnu. Jā. Tad, kas ir vitamīni? Proteīnu tu nedzer. Proteīnas nedzer, bet es sākšu. Aminoskābes arī dzer tagad? Aminoskābes, principā, vēl ne, bet tad, kad brauks nometni, tad jā, es, principā... Bet tu ņem ko? Tu ņem BCAA, vai ne? BCAA. Jā. Un vēl ir šitas beta-alanīns. Tas ir, jā. Bet tas beta-alanīns, ja paklausies, viņš ir tāds, kad baigā... Bet, ka Jānis ir pareizi tāds, viņš ir jādzer regulāri. Laicīgi. Nepareizi regulāri, bet laicīgi. Viņam tas efekts ir pēc tam, jā. Un, ja tev nav, pieņemsim, ja tu neesi tendēts uz to augstu sasniegumu sporta, visticamāk, tev nevajag neko no tā visa. Jā. Bet tā kā viņi arī pareizi pateica, bet proķiks lielam to ar paiku, it sevišķi, ja tu aizbrauks uz nometni, tās stundas veltīsi tai braukšanai un tā pilnvērtīgā sēdienreize, visticamāk, ka tev būs 1 vai 2. Un tad viņi nekad nevar uzņemt to proteīnu ar paiku, to, ko tu nokurinās. Ne, proteīns jau ir tā sastāvdaļa, kas ir vajadzīga, man liekas, jebkuram. Tas ir tieši vairāk tieši mums, kas ir jau 40 plus. Nē, es no visu šī jūs nosauktā lietoju zivjeļu, jā. Arī tad, kad jau neaizmirst nopirkt.
Un tad es lietoju ļoti daudz šokolādes konfekts. Man tas Ogļhidrāti. Ogļhidrāti Ogļhidrāti. vairumā. Tagad Ziemassvētku laikā paciņas ļoti daudz ir sadāvināts. Es ar viņām visām vēl neesmu ticis galā. Es domāju, ka vienīgais pēc Ziemassvētku jaunā gada atpūtas ir kāps uz svariem ģirts, jo pārējie visi noteikti ir gājuši. Nē, es arī esmu uzkāpis. Man nepatīk redzēt, ko es tur redzēju, bet es uzkāpis esmu. Mēs ar Gustu kaut kad braucam treniņā pēc brīvdienām Ziemassvētku. Es tā, tu uzkāpsi svariem? Viņš saka, jā. Viņš man, tu arī uzkāpsi? Jā. Ko darīs? Neko. Vēl jau laiks. Vēl jau laiks. Šitā ir man mīļākā atruna. Vēl jau laiks ir. Es pat mājās visiem baigi reprezentatīvi un izstāstīju, ka es no 1. janvāra viss sušīšos. Kāpēc tu atver man pat mazais sadarējumā no 10 eiro, jā. Cik tev ir jānomet? Pasākums jau beidzās jau 2. dienā. Ko man jānomet? Man ir virs 90. Tā kā man viss ir kārtībā ar mani. Downhills. Strādāja jutīs. O, jā. Tur es jutīšu noteikti. Bet jā, tā kā līdz tam kaut ko spējuši sakārtot. Tie uztur bagātinā. Bet tas ir tas, kas mēs ar Arvu runājām. Ja, bet viņi arī par to pieminēja. Ja, kad izteikti izmērīt, vai viņš tev palīdz īstenībā nevar. Tu vienkārši nezini, kā būt varbūt bez, jā, un tas vairāk arī tā kā tas placebo vai psiholoģiski. Jā, mēs ir par daudz vietas šajās runās. Mēs tur arī lietu, man standartā ir zīveļi, un man ir arī viss D vitamīns, ko es dzeru. Jā, D vitamīns. Tas bija kaut kāds mūsu grādos, tas ir bez variantiem. Jā, tas ir proteīns, jā, tad es dzeru šķiedrvielas, un ir tas pats beta-alanīns, ko es arī jau sākā sezonu dzeru. Bet mēs arī nonācām pie vienas lietas. Man ir tas komplektiņš, ko es tur lietoju. Un es nevaru pateikt, vai man tas palīdz vai nepalīdz. Idejiski. Jo nav bijis brīdis, kad tev viņa nav. Jā. Un, tā kā man, zin kā, un tas tāpatās man jautā bieži vien par to zīveļu, ko es dzeru, vai viņi ir labi. Es saku, es nezinu. Es viņu dzeru, man palīdz, man ir ok. Es negribu zināt, kā ir, ka es nelietoju to. Un tāpatās jau ar tām visām pārējām vielām to. Tu to efektu jau, tā kā viņi arī baigi forši Jānis arī teica, tu to efektu varbūt pat maz nejūti. Līdz galam, bet varbūt nevajag, tā kā ja tev pašam ir labi, tad ar to pietiek. Varbūt tur jau ir tajā nosaukumā jau ierakstīts, uztur bagātināt. Tas nav tā kā gluži aizvietotājs. Labi, kaut ko var izmantot kā aizvietotāju, bet tas jau atkal ir tāds, mazliet tas plāksters, ja tu pa 99% ēd normāli, un tad redz, kur ir tev tas mērķis, un tu tagad saproti šodien, darbā vienalga, kur ir, problēma, es nepēdīšu, tad varbūt ir labāk, ka tev ir šis kaut kāds tas maisījums, kas nav tikai tur proteīna. Principā, ko var aizvietot ēdienu, tev ir krīze, Bet, pašā saknē jau tas jau ir, kā lai pasaka tas, ko jūs runājat, tā jau ir tas jau ir tas sportiskais režīms vai grafiks vai kā to nosaukt. Tas jau ir tā sportista ikdiena. Ja tu gribi ar to sportu nodarboties, tev tāpat kā tev ir katru dienu jāiet uz treniņiem, tev jāiet ar kaut kādu savu noteiktu programmu, jo ja tu darīsi kaut kā tikai to, kas tev patīk, tad tas īsti tev, droši vien tas rezultāts būs arī tāds kaut kāds, ja. Tas pats jau attiecās arī uz šīm lietām. Ja tu viņas regulāri darbojies, tad tev arī tur ir jābūt precizitātei. Keramikas spīd gultņi nav vajadzīgi, ja tu nebrauc gongs un nebrauc jau pa kaut kādu noteiktu rezultātu. Priekš atjaunošanos izmanto čipons. Tas pats ir, tev priekš kam tev vajadzīgs, tur ir kaut kāds uztur bagātinātais, pa lielam tev. Ātrāks nepaliks. Tieši, bet tas ir, tā ir tā kombinācija. Tas jau kā jebkurā lietā. Tas bija tas, ko es gribēju vienkārši pateikt, varbūt ne pārāk veiksmīgi sanāca, bet ģirds labi pielaboja, jo ja tevs mērķis ir būt vienkārši sportiski aktīvam un no 105 kilogramiem nokļūt uz 95, es domāju, ka visu šito pārējo bullshit var nolikt malā. Jā, bet es viņiem gribu piekrist, un man likās beidzot kāds to saka, ka proteīns arī
vienalga, ja tu gribi būt vienkārši aktīvs, vienkārši aktīvs, proteīns tev palīdz atjaunoties no tā, lai vienalga, tā labā viela, tu neuzņem tik daudz. Viņa nevar būt pa daudz. Un apgāza manu stereotipu, ka no viņa paliks resns. Īstenībā otrādi, tu mazāk rīs ogļhidrātus. Un no proķika tu resns nebija. Tas ir nedaudz apmāni savu. Tas ir, lai tu saprast, kāds notiek. Tu atbrauc mājās pēc treniņa, man arī vienmēr ir tāda gala duha, gribās ēst visu. Un tad tu ņem visu, kas ir pa galam, pa rokai, pirmais, ko tur paķert. Ja tu izdzer to, un arī viena svarīga lieta, ir recovery drinki, kurā ir iekšā tikai 10 gramu proteīns un daudz cukurs un ogļhidrātu, vai proteīns tīrs. Tu izdzer to proteīnu dzērienu, un tu tā, sev mazliet apmāni, un tomēr arī piepildi to vādu ar kaut kādu šķidrumu, ar kaut kādu vielu, un tu neaizskrien pirmais paķert tos tur, Snaku, nedod jā. Nē, labi, tu jau uz nulītēm tas ēdi. Viņa jau kolds dzer kaut kādu kreiso kolu. Jā. Viss dzer kā dzer, bet ir cienīgais. Es tev saku, viņš sušās. Viņam ir 100 viņam ir, es saku, vismaz kilograms, un viņam ir top svarstalītās. Jā, man vajag. Es taču teicu, es jau paskatos. Viņš atbrauc man šodien treniņus, jau redz, visu, viņš jau ir formā. Jā, viens. Viņš tev vēl piedāvā braukt. Man jau arī sanāca, kur... Paņem piespied pauzīt. Un... kad, ja baro tādās nelielos trauciņos, tad Nosašie? Nē, baigi, bet pēc katrā ziņā es pa svētkiem arī baigi neraizēties, kad šobrīd ir tīri okei. Bļāviens, mēs tikai varam raizēties. Nē, vēl ir laiks. Paguļu nedēļas slimnīcā. Normāli. Bļāviens, es ritīgi vienkārši, es nevarēju. Man bija visu laiku tik daudz. Man ir mans vienkārši triggers. Es nevaru, man ir šie te kāposti. Es vienkārši jūku prātā. Nē, pēļņu šlovēt kāposti. Es vienkārši nevaru. Es vienkārši tik daudz viņas apēdies svētkos. Vienkārši man tā garšo. Tas jau nav tāds, kas tev baigi piepildi, ne? Jā, bet tik un tā, es viņas neesmu. Štovēt tie kāpostiņi jau normāli. Jā, bet vienkārši normāli viņas ēst ir šitādā porcijā, nevis tādā. Mēs no labā aizgājām uz slikto, mēs tagad velkam ārā, kas kuram, jā. Viņi jau baigi labi iet kopā tā miltmērcītēm, kotletītēm, arī to kartupelīt. Man zina, kas vislabāk viņi tur iet kopā, vislabākais ir tie riekstiņi, to foršo pildījumu. Ak, Dievs, nesāc. Kāds atombumbas iet iekšā. Tas ir vienkārši milti un vārīts krēms. Pie draugiem regulāri. Rieksos ļoti daudz proteīns. Nē, es runāju par ceptiem riekstiņiem ar to pildījumu. Tas ir tā kā pilpienu buņģiņi izsūkt vienkārši vakarā. Tas ir tā kā Svetlana, tikai vēl 2 kopā. Tā ir Svetlai Tusiņš. Tās man ir iecienītās uzkodas jauno gadu un Ziemassvētku laikā. Vēl tur viena lieta, kas ir, kur cilvēki var netērēt naudu, lai noklausās, ka ketonos nav jāga ieguldīties. Jā, mēs ar runājām, Arvs teica, ka viņš tos ketonus lietoja, bet es esmu dzēris. Jā, es varu atklāt agrāk, es to baigi nestāstīju, tāpēc, ka nezinu, kāpēc es nestāstīju. Tāpēc, ka varbūt nesapratīs līdz galam vai kā, bet es dzēru ketonus, kad braucu garo distanci, kas ir garāk pa vienu to dienu. Pa 3 dienām? Pa 3 dienām, tad es dzeru ketonus, jā. Labi, es atkal nezinu, kas... Ketoni ir tāda, viņi arī dzer tur džumbo vispārējā. Viņi ir idejas, ka viņi smuki Jānis ar to Kasparu izstāstīja, uztaisīja priekš amerikāņu karavīriem mazā pudelītē, tur ir tā kā visu kaut kādas vielas klāt, ar viņu var teorētiski arī sušīties, bet tas efekts ir tāds, ka viņai ir tas sastāvs tāds, ka viņš tev ļauj braukt tā kā mazliet uz taukiem. Tā kā palīdz enerģiju izmantot tauks. Ka viņš tev beidzās ogļhidrāti, viņš tev nevis izdrubīja ārā, bet viņš tev ļauj tev, tā kā mašīna, kas var braukt uz elektrību un var braukt uz benzīnu. Un tad tas ketons tev dod iespēju tā kā menedžēt, kā tu to dari. Es viņus tā kā dzēru gan Amerikā, gan arī vēl citur esmu dzēris. Un tas it kā strādā, bet Jānis jau pareizi pateica, viņš ir jāmāk lietot. Un visdrīzāk viņš ļoti labi strādā tādā, kur es braucu garajā tajā dīzeļu variantā, kur tu vari, regulēt slodzi, kur tu ej. Nevis, ka tev kāds cits skriet līdz pakaļ. Nevis tur, kur kāds tev regulē slodzi, bet tu vari pats regulēt. Ja tev ir stundu treniņš, tev viņu nevajag. Jā, tieši tā. Un nav jēga tajā ketonā tērēt naudu priekš Latvijas gaukām. Kaspars arī pareizi minēja, ka iespējams, ka būtu forši viņas pamēģināt, pieņemsim, ja mēs aizbraucam uz treniņu nometni, kur ir
palielam mums mazā daudzdienā sākās, ja, kad mums ir viens treniņš, otrs, un viņi salīdzinoši intensīvi, un te vienā brīdī arī jau, viss sāk beigties, un tad, tu paņem, tīri tā paeksperimentēšanas nolūkos, lai saprastu, kā viņš tev strādā. Jā, bet to ketonu ir fakts kā tāds, viņš tev... Tev pasūtīja? Nē, viņš jau... Bet nē, es saku, ļoti labs, man vajag arī patīk, ka tas viss tas viņam ritīgi. Šoreiz es bieži vien klausos, Piedod, Jāni, bet tā epizode, tā otrā par Džīmu, es viņu nenoklausījos, man bija pagarlaicīgi. Bet es zinu, ka cilvēkiem noteikti noder. Džims jau pagā tāds ir garlaicīgi. Jā, man nepatīk Džims. Iet man ar svarzāli. Man viņa jāiet, es viņai, bet man viņa nav tā, ka es pat viņas fanoju. Bet šitā bija labi. Tāpēc es aizvietojos to, ka es viens pats vienkārši to nevaru izdarīt. Es eju uz apli treniņu, tad es zinu, ka es viņu izdaru. Jā, es viens pats vienkārši uz mani varētu nošaut, es nevaru to izdarīt. Man nav tāds raksturs. Es nezinu, kas man jānotiek, bet es nopirkt abonementu un iet kačā. Tev pie mājām, tev jau paveicos. Jā, bet tā, kad saka, lai es būtu... kā teikt, to sporta veidu, kā teikt, kas man patīk aizraut, man viņš nav tā, ka man patīk Džims. Bija labi, ka Viesturs trenējās, Krists bija biežāk mājās, tad viņi gāja uz manēžu, tad mēs gājām trietā. Tas ir savu, tad tā man patīk. Man jau patīk, kad zintar, ka mēs gājam, tad tas laiks aiziet. Viens dara, otrs dara, tev ir tās pauzes, tad vismaz var papļurkstēt to starp. Tas ir vai nu ļoti labai kompānijai jābūt, kas tev patīk, vai nu tā kā es tagad esmu izvēlējies, ka es eju vienkārši uz apli treniņu, un tad es zinu, ka man tas treneris, kas tur ir, viņš to ļoti daudz no tām lietām, ko man vajag, es pēc tās stundas esmu mests palielam. Viņš tāpat atrod, kā uz tā paklājiņa man izslēgt. Tā kā tur ir. Es redzu visas tās savas vājās vietas, arī jūtu un redzu, kuras man ir jāpilnveido. Bet ir par to trenēšanos uz paklājiņu. Kā tev ir? Tu esi atsācis nopietni zintar vai? Kā vispār ir? Trauma tāda nelaba, bet... Jā, man sanāca... Tu ārā brauc tagad, vai ne? Nē. Strečīgi, bailīgi, ne? Es arī, man ir, tagad ir sanāk tā, kad viena nedēļa sanāca pilnībā izlaist, jo es pirmkārt jau sanāca 4 dienas nogulēju slimnīcā, pēc tam tikko kā man palaid mājās, tas pirmās dienas paņēmu pilnīgi brīvu, 3 dienas tad izbrauc ar... roku, iekarinātu kaklā, un pēc tam ar kaut kādu, kas tā sanāca, kaut kādā, 5. diena, tad es jau mēģināju likt uz stūrs, vienkārši baigi nērt, kad ir, kad es laikas šķīps uz tā trenažieru. Arī, vispār vienu nedēļu tad sanāca izlaist, vienu nedēļu ritīgi mierīgā režīmā, jo es nedrīkstēju baigi svīst, lai tur nekas, kaut kāds infekcijas vai vēl kaut kas nav. Un tad šo nedēļu jau ir tāda, kad ir diezgan grūti, man viss ir iekštelpā, diezgan daudz bija jātupjās uz krēsla. Tur, principā man bija pat viena nedēļa bija ar 2 treniņiem, tā kā no rīta tā kā rītrosam, un pēc tam vakarā velo ar visādiem tupieniem. Tāds kombinācija, principā ar tādiem, ar dažādiem vingrinājumiem un izvēlu ārā, to kopējo laiku salasa, lai ko es nevaru, piemēram, izdarīt šobrīd laukā, vai tad ir ar dažādiem piegājieniem, un tos stundas kaut kādas savāc. Un tad, tad šī nedēļa diezgan intensīva, tā, ka es jau diezgan grūti ir, labi, vispār ir grūti, bet tagad cenšos atkal kaut ko sev savākt apakaļ kopā. Zini, kas ir grūti? Ģirds man te uzsēdināja uz vienu jaunu gadžetu, viņš var izstāstīt, kā viņi testē. Tu viņu paņēmi? Jā, bet zini, kā viņi testē, zini, kā tu viņam taisi testu. Es teicu, sāku domāt, vai tas bija gudri. Un pa lielam viņš, tas core sensors. Jā. Es vakar uztaisīju testu, viņam tas tests, es vēl Jānim jāiekomendēju, es viņu pareizi uztaisīju, bet es domāju, ka ka es sapratu, kā viņi taisa. Viņš inčīgi. Pa lielam, tu uzliec to jostu, to sensoru, un tevi jānodrošina tas, ka tevi tas siltuma ķermeņa zudums nekur neiet prom, vai pa lielam tu viņu dari, 50 grādu pirtī iekšā to testu taisīt, vai tu vienkārši saģērbies tā, kā tu ziemā iet laukā. Es pirtis netaisīju. Es vienkārši paņēmu drenžieru, saģērbos tā, kā es šodien braucu ziemā, ar cepuri, ar cimdiem, ar 3 jakām, ar biezām biksēm, tupels, mokasīnu, un vienkārši garažā močīm, un vienā brīdī ričs ienāk iekšā paskatās, viens sierā aizgājis. Bet tas jau nav 5 minūtes.
Jā, un tad tas tests pa lielam ir tā, ka viņš nav, nu, tā kā baigi, nu, kā teikt, ar jaudu viņš aizgriež. Tā ideja ir tāda, ka tev ir jātaisa rampa pasaucamais, tu sasniedz 38 grādus, kas ir īstenībā interesanti, ka ķermeņa temperatūra kāda ir pie fiziskas slodzes katram cilvēkam. Varbūt tāpēc mēs salīdzinoši mazāk varbūt slimojam, jo mums tie vīrusi visticamāk treniņu laikā izdeg. Tu sasniedz 38 grādu temperatūru, tajā brīdī tu nofiksē pulsu, nofiksē jaudu un teorētiski 20 minūtes brauc tajā pulsā, nofiksētajā pulkstā un skaties, kā tev ir jaudas kritums, bet pulsu necel augšā, vienkārši tur viņu visu laiku. Un tajā brīdī visu laiku tev temperatūra ies uz augšu un principā veidosies tā šķēri, ka tu tur konstantu pulsu, temperatūra iet uz augšu, jauda iet uz leju. Un tā jānobrauc, kamēr jaudas kritums ir apmēram 20%. Nu, man sanāca kaut kādas 35-40 minūtes. Vienkārši močīt ar kaut kādu ziemas drēbes. Jā! Vienkārši tās drēbes bija tādas, ka viņas varēja pēc tam un inčīgi tas, ka temperatūra uzkāp pat līdz 39,5. Un īstenībā tu domā, ka tev 3,66? Nav tā. Nē, to arī šķirot darīt uz balkonu. Jā. Nē, es arī domāju par to. Man jādara uz balkonu, bet man jāģērbjās ir arī uz ritīgi traka ziemas drēbēs. Principā tev jānodrošina tas, lai tev nav iespējams kaut ventilātu dzēsēšanu vai kaut kas, tā ķermeņa temperatūra nekur viņa nepaliek. Un tagad, ko tu saprati, kas tev tagad ir no tā viss secinājums? Tagad, principā, tev ir vēl viens cipars treniņos būs klāt, kur tev noteikti zonas. Arī pēc tam tā kā tev ir HR zona, tā tev ir power zona, tev vēl būs temperatūra zonas. Tev vēl viena analīze. Kā treneri visi saka, jo ir vairāk cipari, jo iespējams vairāk analizēt tavu treniņu. Okay. Tas ir, kā teikt, arī interesanti man pašam, tas ir interesanti treneriem, tas ir interesanti tehnoloģiem. Zinām, tas ir vēl viens gadgets, mēs viņu patestēsim, un tad mēs varēsim pateikt. Lai ģirds patestē, tad mēs saprasim. Līdzīgi kā mēs atceries uz nometni uzliekam Super Sapiens. Jā. Stipri līdzīgi, arī interesanti, ko tev organisms dara. Kā jebkurai lietai, tur par tiem super sapieniem, jo tur jau mums tas pats stāsts bija, ka kurš tur vairāk iedzirnājās, kurš nē. Bet mēs nonācām pie tā viena secinājuma. Es viņu uzliku, es dabūju Eiropas čempionātā, tā kā balvā viņas, laikam 3 vai cik. Es viņus uzliku, tad es izdarīju tā, ka es pat panēsāju to periodu pirms kārtīgi. Tā kā pirms es atbraucu pasaules čempu, uzliku uz pasaules čempu, un tur viņš man vienkārši aizgāja sierā. Viņš vienkārši, mans laika tur tā robeža bija tur, zemē, un tur es nezinu, kas man bija jādara un jāēd, lai es viņu varētu dabūt vispār tur kaut kādā saprotamā līmenī. Vienkārši, tas ir skaidrs, ka pie normālas slodzes viņš forši tu nostrādā, tu redzi savus pīcis uz lejas, un ja tu viņam izēj cauri, viņi saprot, nav jēga ņemt to. Tas, kas man patīk tam koras sensoram, es dzirdam arī jautāju, tur nav nekādas subkrišanas vai kaut kas jāpērk. Nē, nopēc vienu sensoru, uliec virsū. Viņš kā puls, principā, kā jost. Tas ir labi. Tev nav nekas tur vairāk jāmaksā. Viņu uzlādēt, tev nav mēneša maksa, pa viņu jāmaksā. Tad negrib nokabina viņš uz jostu, viņu ir uzkabināms. Tas ir normāli. Viņam nost nepatīk. Bet labi, tev būs pēc tam tests ir viens. Šitajā, oriģināli viņš tur viņam bija speciāls tērps, kā krāsotāji vai kāds. Tas nav būtiski, tev galvenais ir nodrošināt. Bet idejas tev ir, tagad tu atkal trenējies un viss dara kā līdz šim, tikai tas, ka tev ir vēl viens dačiks. Vēl viens mērījums. Jā, tu vienkārši tev varēs pastīties. HR tev, pieņemsim, ir augsts, vat tev atbilstoši, bet ķermeņa temperatūra īstenībā vai tev paaugst vai kaut kas notiek. Jā, kaut kas, kaut ko var, pastīties. Man treneris teica, ka interesanti būs pavērot tieši karstajās gonkās, jo viņš tiešām noteikti lielāku to kaut kādu atbildi iedod, kad ir ārā baigais karstums, kad vienkārši karstums tā ķermenis uzkarst. Un kas tad notiek, kāda ir tā reakcija ķermenim pret kaut ko. Un otrs, viņš teica, būs interesanti paskatīties, ka tu brauc arī kaut ko garu. Kā tad reaģē? Cik tad tev paceļās tā temperatūra? Jo tur jau var, to, ka man tur iekšēji mainās temperatūra, es esmu novērojis pats. Man, piemēram, ir bijuši mirkli, ka ārā ir 24 grādi, un es saku, dodiet man jaku, man ir augsts, kad ir, ka varbūt kaut kāds, tur jau tāpatās kaut kāda efektivizējās. Jā, interesanti kaut kāda jauna. Jo, godīgi sakot, man bija pārsteigums, ka tu brauc ar 39 temperatūru. Un likās, kā saka,
tas taču tu esi slims jau, ja? Bet kā tas organisms uzvedās. Vēl fakts, ko tu teici, kad interesants fakts bija, ko viņš bija ievērojis, kad tad, kad tu beidz, un tev jāsēž 10 minūtes, un tev temperatūra kāp augšā. Interesanti, tu vienkārši nospiedi stop, un temperatūra nevis krīt, bet iet augšā. Tev organisms reaģēja, es nezinu, tur pēc tam gan jau, ka treneri tur sapratīs, un es tur baigi neiedzinājos. Bet zini, kas ir, ko interesanti, tāpēc saka, jo pārsvarā vīrusi visi sprāks nos pie 38 grādiem. Lielākā daļa mēs tik veselīgi esam. Jā, un tāpēc arī mēs īstenībā nepaliekam slimi gonkās, kad tu ej fiziskā slodzē, tu brauc, iedomājies, slapši, mēs ir pārsaluši gonkās, bijuši tāds, ka liekas, un pēc tam, kā es slims nepaliku. Bet svarīgi redzēt tas, ka tu beidz momentā uzreiz siltā dušā, saģērbties visu, un tad, kad tev tā temperatūra nokrītās jau uz to 3,66, lai tu esi komfortālā, jo tad, kad tu ej jau tur, kas nevazāties apkārt. Šito man arī kaut kad mēs bijām, viens no zemesargiem, kas strādā, viņš ir teicis, ar slapjām drēbēm tu vari staigāt riņķī ar slapjām kājām, slapjām zeķēm, kamēr viņas ir tev ķermeņa siltumā. Tu nevari ļaut atzist tam slapjiem. Jā, un tāpat jau gonkā, kamēr tev tas ķermeņa siltums ir augsts, tā drēbe jau tev var būt slapa, viņi tev varbūt ražo visu. Jā, viņi tev dzesē vai kā, bet tad, kad tu apstājies, tu nevari ļaut ar viņam, atzist, un tad jau tas sliktums. Tas jau ziemas treniņos. Jā, apstāsies ilgāk par, vienu zaļo pauzi, tā tev sākās jau drabos. Tur vienam jānomaina kaut kāda baterija vai vēl kaut kas, nedod Dievs visu. Tu jau sāc jau purenāties, un tad pēc tam jau ir grūti. Šī varianta arī, piemēram, braucot vienkārši ziemā, tu brauc, viss liekas normāli, tu piestāji kaut vai nav zaļais vai vēl kaut kas. Ja izsit sviedru, tad tas arī pēc tam ritīgi grūti iesākt, un viss tas... Jā. Kaut kā tā. Kaut kā vēl mums šodien, ko mēs gribējām. Mēs varam rezumēties. Es domāju, ka vienkārši mums arī bija vajadzīga reize, ka mēs esam visi 4 un papļāpājam, jo mēs jau jaunajā gadā nebijām tikušies visi kopā. Man visu laiku tas attālums, tā liekas, tur niek stundu, bet tā stunda pārvēršās 2,5 stundās, aizbraukt, un beigās tā diena, tāpēc es arī tā retāk te ierodos, bet centīšos. Šī varbūt tev jaunā gada apņemšanās. Vai ne? Jā. Tā kā es domāju, ka mēs vēl uztaisīsim interesantu epizodu, līdz tam 20, ka mēs braucam prom, uztaisīsim varbūt vienu. Jā. Un tad mēs nākamo mēs pastāstīsim atkal, kā mums gāja tai nometnē. Jā, es domāju, ka mums jāsaglabā šis variants. Es negribu apsolīt, bet 2 epizodes mēs mēnesī varam mēģināt ierakstīt, jo es pats zinu, kāda ir sajūta, kad tu gaidi kādam podkāstam epizodu, un viņam nav visu laiku. Tas kaitina. Tas man reāli skaitina. Es domāju, ka nemainās jau tas uzstādījums, ka ja ir kaut kādas virzienas, kurā jūs gribat mūs pavirzīt, dodiet zināt. Sociālās tīklos uzrakstīt mums. Mēs tad atkal mēģināsim vairāk varbūt arī paskatīties pirms tam tā, jo tie temati jau ir, jo biežāk sāc runāt kaut kādā mirklī, nāks uz kaut ko atkārtoties, un to gan negribētos. Jā, tā kā mēs varam aicināt, droši uzrakstīt mums kaut kādos sociālos tīklos, var uzrakstīt kaut kādu jautājumu vai ko, un tad mēs varam mēģināt apspriest vai kādu tēmu, un tad mēs varam parunāt par viņu. Vai atkal tas būs kaut kas ļoti specifisks, varam pameklēt paziņu lokā, pieaicināt kādu gudrāku par šo tēmu. Jā, varbūt, jā. Jo mēs to virzienu esam iesākuši, ka parādās ciemiņi mums studijā ik pa brīdim kāds. Mums jau tā uzprasās arī ik pa laikam kāds, kurš grib atnākt pie mums arī, tā kā nav tā, ka mēs tikai aicinam paši, bet es domāju, ka mums arī draugs atnāk. Stanley Kauss atnāca. Čau, Stanley. Tā kā Aķis sāk grūstīt kameru. Varam. Jā. Tad vēlreiz visiem izdevušos jauno gadu sezonu mēs nav tālu. Turpinam apņemšanos. Kāpjam uz tiem svariem beidzot. Pērkam proteīnu. Jā. Stanleys klāt. Es domāju, šis ir tas īstais laiks, lai pabeigtu. Un īstais laiks, lai jūs aizsēdušies. Pēdējās savas jaunā gada apņemšanās sākt īstenot. Tā kā labi. Tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies. Čau. Čau.